Augsti godātais Liepas kungs, dāmas kungi, kolēģi. Man prieks, ka tradicionāli jau kuro gadu šī konference notiek mūsu universitātē. Un kā mēs kādu mirkli atpakaļ secinājām, tradicionāli arī konference ienes Jelgavā sniegu, šo sniegoto skaisto rītu. Par to paldies, Māri, tev. Bet atklājot šo konferenci, kā jau ministrs teica, ir būtiski sabalansēt šo bioloģisko daudzveidību, dabas resursu izmantošanu ar inovācijām, jo mēs daudz runājam un arī publiskā telpā izskan visās konferencēs, kad Latvijā jārada šīs inovācijas. Inovācijas ir tās, kas dod pievienoto vērtību. Un kas ir pievienotā vērtība? Pievienotā vērtība savukārt rada darba vietas, un savukārt ar to ciešā korelācijā, protams, ir arī mūsu valsts labklājība. Sevišķi jau šajā brīdī, šajā sarežģītajā gan ekonomiskajā situācijā, gan arī, jāsaka, vides situācijā, vēl vairāk ģeopolitiskajā kontekstā. Jo jau kuro gadu Eiropā ir karš, un beidzot arī Eiropa sapratusi, ka tas karš ir ne tikai Ukrainā, bet, diemžēl, arī Eiropā, ar ko mēs saskaramies jau gandrīz katru dienu. Šie pārautie kabeļi jūrā, hibrīda kara elementi, un arī tas, ka nepārtraukti arī mūsu Latvijā tiek kultivēts, ka Latvija neizdevsies valsts, ka te viss ir slikti, ka no šejienes cilvēki mūk. Un varbūt daudziem nepatiks to dzirdēt, bet manā skatījumā arī tas, es gribētu to nosaukt jau par karu, kas tiek realizēts pret mūsu meža nozari šobrīd, varbūt skarbi, bet tā tas ir, un tas ir beidzot jāatzīst. Tas tiek darīts mērķtiecīgi, lai izņemtu saimnieciskos mežus no aprites. Neskatoties uz to, ka visos līmeņos, visās konferencēs mēs runājam par pievienoto vērtību koksnei, par reģionu attīstību, bet, diemžēl, ierēģi negrib saprast vai nesaprot, ka izņemot šīs milzīgās platības protams, zem populistiskiem saukļiem, ka tā ir dabas aizsardzība un tā tālāk, tā joprojām, izņemot šīs platības no saimnieciskās aprites, mēs vēl vairāk grūžam laukus atpalīdzībā, jo ja lauku reģionos visā Latvijā nebūs pieejams šis resurss, zeme un meža resursi, tad mēs jau pārskatāmā nākotnē nevarēsim runāt par ilgtspēju un reģionu attīstību. Un tāpēc es aicinātu visus nozares ļaudis aktīvi paust viedokli, runāt tieši, atmetot diplomātiju, beidzot sākt runāt tieši. Ja, ka mēs nesam par, vēlreiz ar lieliem burtiem, mēs esam par dabas vērtību saglabāšanu, par ko liecina arī tas, ka šīs dabas vērtības ir Latvijā. Un mēs strādājam, lai šīs vērtības saglabātu, bet vienlaikus attīstītu ne tikai lielās pilsētas, ne tikai Rīgu un Rīgas aglomerāciju, bet strādāt pie tā, lai attīstītos ražošana laukos, jo tikai sociālās garantijas, darba vietas, iespējas nopelnīt, nodrošinās to, ka lauki neizmirs un laukos atgriezīsies dzīvība. Ne tikai pilsētās, bet arī laukos. Lai šodien auglīgas diskusijas un lai to, par ko šodien runās šeit, sadzird arī lēmumu pieņēmēji un ieklausās arī tie, kuri mēģina visu Latviju padarīt par vienu lielu rezervātu. Paldies un lai veicas!